Žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Šajā dienā mēs pārdomāsim Dieva vārdus no Lūkas evaņģēlija 10. nodaļas. Un vērsies pie mācekļiem, Jēzus sacīja: Laimīgas tās acis, kas redz, ko jūs redzat. Es jums saku, daudzi pravieši un ķēniņi ir vēlējušies redzēt, ko jūs redzat, bet tie neredzēja. Tie ilgojās dzirdēt, ko jūs dzirdat, bet tie nedzirdēja. Un redzi, kāds likuma zinātājs piecēlās un sāka viņu pārbaudīt, sacīdams: Skolotāji, kas man jādara, lai iemantotu mūžīgo dzīvību? Viņš tam sacīja: Kā ir bauslībā rakstīts, kā tu tur lasi? Tas atbildēja: Mīli Kungu, savu Dievu no visas savas sirds, un no visas savas dvēseles, un ar visu savu spēku, un ar visu savu prātu, un savu tuvāko kā sevi pašu. Āmen. Mīļais Kungs un Dievs, mēs Tev pateicamies par Tavu vārdu dāvanu. Nāc šajā brīdī pie katra no mums un atdari mūsu sirdis, mūsu ausis, ka mēs saklausām, ko Tu mums vēlies sacīt. Nāc un svētī Tavu vārdu patiesībā, jo Tavs vārds ir un paliek mūžīga patiesība un dzīvība. Āmen. Svētīties. Mūsdienās bieži vien lieto šādu vārdu – pašvērtējums. Tas ir jautājums par to, kā tu sevi redzi. Un mēs vēlamies sevi redzēt kā labus un spējīgus cilvēkus. Tāpēc pašvērtējums bieži vien tiek saistīts ar pašizjūtu, ar to, kā es par sevi jūtos un kā es jūtos tad, kad kaut ko daru. Ja kaut kas, ko es daru, liek man justies labi, tad pašvērtība ceļas. Ja es sevi izjūtu kā labu cilvēku, tad pašvērtība ceļas. Tādējādi jušanās labi mūsdienu cilvēkam kļūst par pašmērķi un par attaisnojumu viņa rīcībai. Piemēram, kāds saka: Ar iepriekšējo sievu es nejūtos labi, tāpēc atradu citu, ar kuru kopā jūtos labi. Tāpat arī kāds var sacīt: Ieraudzīju kādam cilvēkam smuku lietiņu, sajūtos slikti, ka man tādas nav. Es arī tādu gribu, lai varētu justies labi. Un varbūt jūs jau sākat nojaust, saklausīt un jautāt, kur tad paliek Dieva dotie baušļi, šie nemainīgie principi, pēc kuriem mums visiem būtu jādzīvo. Ja dzīves centrā mēs ieliekam pašizjūtu, tad baušļi tiek ielikti sirds un domu attālākajos nostūros, Dieva patiesība noslāpēta, kārības vairotas, un dzīve grēkā tiek iepakota tādā jaukā iepakojumā ar nosaukumu: Es gribu justies labi. Un te varētu sacīt šādi: nav sprādzienu bīstamāka priekšmeta par šo. Baušļi jeb Dieva dotie likumi nav doti tikai tāpēc, lai mūs apsūdzētu, bet arī, lai pasargātu. Tāpēc aiziet prom no Dieva vārdu patiesības nozīmē līdzībā sakot ieskriet mīnu laukā, un agri vai vēlu rezultāts atskanēs. Jo grēks nevar nest laimi un labu jušanos, tikai postu un nāvi. Un tad bieži vien cilvēki sajūstami problēmu, varam arī sacīt, grēka iespaidu uz savu dzīvi ienāk baznīcā. Bet tad šeit jautājums, ar kādu mērķi tas tiek darīts? Vai atkal centrā tiek likta vēlme justies labi? Es nāku tāpēc, lai baznīcā sajustos labi.
Un cilvēki tiešām to grib. Viņi vēlas baznīcā un draudzē justies labi. Šo visu klausoties, varbūt kāds no jums varētu jautāt, ko tu mācītāji ar to vēlies sacīt? Man jau tā pasaulē grūti iet, un vai tad man baznīcā būtu jājūtas slikti? Es nesaku, ka mums šeit būtu jājūtas slikti. Es nesaku, ka mums šeit būtu jājūtas slikti. Bet kāda cita pieredzējuša mācītāja vārdiem sakot, cilvēki baznīcā bieži vien sajauc emocionālo garstāvokli ar garīgo stāvokli. Mēs nenākam šeit, lai uzlabotu savu garstāvokli. Tātad, lai sajustos labi. Un tas būtu mūsu pašmērķis. Mēs šeit nākam, lai uzlabotu savu garīgo stāvokli. Mēs nākam Dievu priekšā tādi, kādi esam, lai mēs nepaliktu, kādi esam. Dievs uzrunā mūs ar saviem likuma vārdiem un uzrāda grēku. Tas neliek mums justies labi. Bet tam mums ir jāved tālāk pie grēku nožēlas un grēksūdzes. Bet tālāk Dievs uzlabodams mūsu garīgo stāvokli ved pie evaņģēlija, pie pasaulē labākās vēsts un caur sava kalpa muti saka, tev tavi grēki ir piedoti. Tavs garīgais stāvoklis Dieva priekšā ir atjaunots. Tu esi attaisnots, tu esi brīvs. Tu esi bez savas grēku nastas. Bet tam taču arī vajadzētu uzlabot mūsu garstāvokli, vai ne? Ja Dieva žēlastība, mīlestība un piedošana uzlabo mūsu garstāvokli, tas dod mums prieku. Bet pirms tam pats galvenais ir tas, ka Dievs uzlabo mūsu garīgo stāvokli. Par mūsu garīgā stāvokļa labošanu un atjaunošanu runā arī mūsu šīs dienas prediķa teksts no Lūkas evaņģēlija 10. nodaļas. Tajā lasām par to, kā mūsu kungs Jēzus saviem mācekļiem sludina pasaulē labāko vēsti. Viņš saka, laimīgas tās acis, kas redz, ko jūs redzat. Es jums saku, daudzi pravieši un ķēniņi ir vēlējušies redzēt, ko jūs redzat, bet tie neredzēja. Tie ilgojās dzirdēt, ko jūs dzirdat, bet tie nedzirdēja. Jēzus saka, laimīgas tās acis, kas redz, ko jūs redzat. Šeit vārdu laimīgas varētu labāk iztulkot kā svētlaimīgas. Jo citādāk, ja mēs paliekam pie vienkāršā vārda laime, tad tas atkal vedina mūs domāt par lietām, kas liek mums justies labi. Un kā sacīt, jāsaka, aiz kokiem pazaudējam mežu. Tāpēc mūsu uzmanībai ir jātiek vērstai uz pareizajām lietām, no laimes, kas liek mums justies labi, uz svētlaimi, kas runā par mūsu atjaunoto stāvokli Dievu priekšā. Un tas, kā jau minēju, arī liek mums justies labi, bet lietu secība šeit ir ļoti svarīga. Tātad svētlaimīgas ir Jēzus mācekļu acis, jo tās redz kaut ko īpašu, kaut ko lielu un nozīmīgu. Un tad vēl Jēzus piebilst, ka senāk vecās derības laikā daudzi pravieši un ķēniņi ir vēlējušies redzēt to, ko viņi redz, bet tie neredzēja. Tie ilgojās dzirdēt to, ko Jēzus mācekļi dzird, bet nedzirdēja. Bet par ko tad Jēzus šeit runā? Kas ir svētlaimes avots? Ko tad mācekļi dzird un ko tad viņi redz? Jā, tas ir pats Jēzus. Viņš ir mūsu svētlaimes avots. Bet interesanti, ka iespējams tieši šie Jēzus vārdi bija dziļi iespiedušies mācekļa Pētera sirdī un prātā. Ka viņš vēlāk pēc daudziem gadiem savā vēstulē raksta, redzi, šo pestīšanu jau meklēja,
un to pētīja pravieši, kas paredzēja žēlastību, kam jānāk pār jums, censdamies atklāt, uz kuru laiku un kādiem apstākļiem norādīja Kristus gars viņos, kas jau iepriekš liecināja par Kristus ciešanām un godību pēc tam. Šiem praviešiem tika atklāts, ka ar to ne paši sev, bet jums viņi kalpo. To pašu jums tagad pauž prieka vēsts sludinātājs svētajā garā, kas no debesīm sūtīts. Jēzus māceklis Pēteris šeit mums paskaidro, ka svētlaime un mūsu garīgā stāvokļa Dieva priekšā atjaunošana tika iegūta caur Kristus ciešanām un godību pēc tam. Īsi sakot, svētlaimes saturs ir Kristus nāve pie krusta un viņa augšām celšanās. Mēs varbūt atkal tā tīri cilvēcīgi gribētu skriet uzreiz pie godības, pie Kristus augšām celšanās, bet šeit mēs atkal nevaram paiet garām Kristus krustam. Mēs nevaram paiet garām Kristus krustam. Jēzus arī kādā citā vietā saka, Dieva valstība nenāk ārīgi redzamā veidā. Tā nav godības valstība, kuru kāds varētu satvert ar prātu. Tā ir Dieva valstība, kas ir satverama ar ticību. Tad, kad mēs pienākam pie Dieva valstības vārtiem, tad mēs patiešām neredzam neko no spožuma un godības. Un ja kāds jums tiešām rāda, ka Dieva valstība ir ieraugāms spožumā un godībā, mīļie, beidziet, cik ātri vien varat. Jo ieeja Dieva valstībā ir tikai caur Kristus krustu. To uzlūkojot, cilvēciskais prāts kapitulē un saka, tas tā nevar būt. Kā mūžīgā Dieva valstība var nākt pie mums caur kaut ko tik necilu? Grēcīgais prāts uzlūko Kristus krustu un redz kaut ko vienu, bet ticība redz pavisam kaut ko citu. Prāts meklē laimi, ticība svētlaimi. Bet svētlaimi nāk pie mums tikai caur Kristus krustu. Mēs ieejam Dieva valstībā caur krustu un dzīvojam Dieva valstībā zem krusta. Bet mēs apliecinam arī to, ko dziedam kādā baznīcas dziesmā, ka spēks un grēku piedošana mums no krusta nāk. Tas spēks, kas nāk no krusta un atjauno mūsu garīgo stāvokli Dieva priekšā, ir tas pats spēks, kas mūs uztur ikdienā un mūsu dzīvē zem krusta. Šis Kristus krusta spēks piedod mums mūsu grēkus un dziedē vainas. Tas iedod cerību tur, kur šķiet, ka valda pilnīga tumsa. Krusts ir vieta, kur ticīgais vienmēr var atgriezties, kad savos laimes meklējumos viņš jūtas pilnīgi pazudis. Un tad spēdīt tekstā paceļas kāda balss no malas. Kāds likuma zinātājs Jēzum jautā: skolotāji, kas man jādara, lai iemantotu mūžīgo dzīvību? Šāds jautājums mums parāda, ka šis cilvēks nepieder pie tiem, kas dzīvību meklētu Kristus krusta nopelnā. Tā vietā viņš uzmanību pievērš sev un jautā: kas man jādara, lai iemantotu mūžīgo dzīvību? Viņa acis neredz Jēzu, kurš ir mūžīgās dzīvības un īstās svētlaimes avots. Viņa acis nav svētlaimīgas. Tepat nevar sacīt nelaimīgas, bet Bībeles vārdiem runājot, tās ir nolādētas. Ne jau kaut kādā maģiski, ezotēriskā nozīmē, bet tādā, ka tās skatās pilnīgi pretējā virzienā, ne tur, kur vajag. Ja svētums nozīmē piederību Dievam, tad lāsts ir nošķirstība no Dieva.
Ja svētums ir gaisma un dzīvība, tad lāsts ir tumsa, grēka vara un nāve. Un šķiet, ka ar šo vīru ir vēl ļaunāk. Dieva vārds saka, ka viņš ir likuma zinātājs, ne jau tādu juridisko likumu, bet baušļu Dieva vārdu pazinējis. Viņš Dieva vārdu zina un labi zina, viņš lasa, citē, skaidro, bet tas viss tomēr ir tāpat kā kāds aklais, kas nekad nav redzējis krāsas, mēģināt runāt par to, kā izskatās varavīksne. Viņš skatās Dieva vārdu patiesībā un neredz kaut ko vajag redzēt. Mūžīgā dzīvība Jēzus personā sēž turpat viņa acu priekšā, bet viņš jautā, kas man jādara, lai es iemantotu mūžīgo dzīvību. Tātad tas, kā mēs redzam Jēzu, ietekmē mūsu garīgo stāvokli. Ja mēs nākam pie viņa un meklējam laimi, tad mēs sēžam šī paša likuma zinātāja pulciņā, kas skatās uz Jēzu un tomēr neko neredz un nesaprot. Tāpēc uzticama kristiešu lūgšana ir tikai viena. Kungs Jēzu, palīdz man tevi labāk iepazīt un iemīlēt. Dari manas acis svētlaimīgas, lai es redzu tikai tevi. Atdari manas ausis, lai spēju sadzirdēt to, ko tu man saki, un dod man gara spēku paklausīt tam, ko tu saki. Dievišķā žēlastība, kā apostols Pēteris saka, nāk pār mums, bet tā nāk pie mums caur Kristus krustu un viņa augšām celšanos. Tā nenāk godībā un spožumā, bet caur necila Dieva vārda kalpa sludinātajiem vārdiem. Vienkāršā kristība ūdenī, maizē un vīnā, kas ir likts uz altāra. Un visiem tiem, kuri nāk pie šīm dāvanām, Kristus saka, kas manus vārdus dzird un tic viņam, kas man ir sūtījis, tām ir mūžīgā dzīvība. Un tas nenāk tiesā, bet no nāves ir pārgājis dzīvībā. Tātad jautājumā par mūžīgo dzīvību mums nemainīgi jājautā nevis, kas mums ir jādara, bet ko Kristus mūsu labā ir darījis un kur mēs to varam saņemt. Pareizā atbild uz šo jautājumu uzlabos mūsu garīgo stāvokli. Un lai Dievs dod arī mūsu garstāvokli. Lai Dievs tāpēc arī tiešām svētī, ka mēs patiesā ticībā stiprināti spējam no pasaulē labākās vēsts smelt savai dzīvē lielu prieku. Āmen.